Tēma par slavu. Es tā skatos un domāju, un varbūt arī nedomāju, bet vienalga kaut kādas pārdomas jau tāpat ir. Slava. Jūs man rakstāt jautājumus par to, kāpēc cits ir slavens un viņam ir viss, bet cits nav slavens un viņam nav nekā, vai cits ir slavens un viņam arī nav nekā. Un tagad pastieties tādu lietu. Cilvēki slavu vispār uztver kā kaut kādu slimīgu jautājumu, vai arī tā kā cilvēki jūtas ļoti apdalīti, ja viņiem nav slavas. Tas nozīmē, ka tas ir, ja man neiedos saldējumu, tad es apvainošos, bet pārējiem iedeva saldējumu. Tagad bez tā saldējuma visa dzīve beidzas, bet tā jau nav īstenībā. Padomājiet par to, ka jūs pazīst visi kaimiņi, viņi zina par jūsu dzīvi labāk nekā jūs, viņi pat zina vairāk nekā jūs zināt, tas ir viens, un viņi zina to, ko jūs nezināt. Un jūs vēl gribat teikt, ka jūs neesat slavens, jūs esat ļoti slavens. Jūs pazīst priekšnieks, tad, kad jūs neierodaties darbā, viņš zina jūsu telefonu numuru. Es, piemēram, Madonnas telefonu numuru nezinu. Lai cik viņa būtu slavena un viņa dziedātu uz skatuves un bagāta, bet man nav viņas telefona numura, es nevaru viņai piezvanīt. Bet jūsu priekšnieks jums var piezvanīt un pasaukt jūs uz darbu, ja jūs neesat darbā. Jums var piezvanīt darba kolēģis un arī atrast jūs tieši tad, kad jūs neierodaties darbā. Jums arī var piezvanīt no ārstu, kā to sauc, no ārstu prakses, lai jūs rītā ierodaties uz pārbaudi vai vēl kaut kur, vai pie zobārsta. Jūs varat atrast internetā, jūs varat likt YouTube'ā videoklipus, es pat nestāstīšu vēl, ko jūs varat darīt, citādi jūs to sāksiet darīt. Jūs pazīst ļoti labi jūsu bērni, jūs esat ļoti slavens, jo jūsu bērns zina jūsu visas apslēptās, jeb latentās vajadzības un visus jūsu kompleksus un apspiestās vēlmes, kuras jūs sev neparādāt, jo kautrēties, jo baidāties, jo izskatīsieties ne tāds kā citi. Jūs pazīst ļoti labi jūsu suns, un jūs pazīst ne tikai jūsu suns un kaķis, bet jūs pazīst arī kaimiņu suņi un kaķi. Un viņš zinās, ja jūs esat piedzēries, tad viņš noteikti jums iekodīs. Jūs sieva nesaodīs pa gabalu, bet suns jūs noteikti saodīs. Tāpēc domāt par slavu laikam nevajadzētu, jo tas nav tas svarīgākais, uz ko vajadzētu likt akcentu, jo jūs jebkurš esat slavens. Ja jūs nomirsiet, par jums zinās visi kaimiņi, un tādi, kuri jūs nekad nav sveicinājuši, varbūt atnāks uz jūsu bērēm. Vai arī, ja jūs kaut ko kādam izdarīsiet, arī par jums uzrakstīs avīzē. Starp citu, cilvēki, kuri grib ļoti ātri kļūt slaveni, viņi izdara kaut kādu noziegumu. Un tad, kad izdara noziegumu, aplaupa banku vai kādu novāc, nomuši, uzreiz ieliek viņa vārdu avīzē vai kaut kādos masu mēdīju līdzekļos, un tad viņš ātri kļūst slavens. Starp citu, tā dara daudzi cilvēki, kuriem negribas iet garu ceļu uz slavu. Es jums neiesaku to darīt, es nerunāju, lai jūs to darītu, bet tā darbojas sevis nepiepildījuša cilvēka psiholoģija. Cilvēkiem patīk, ka viņiem pievērš uzmanību, un patiesībā kaut kāda neveselīga alkšana pēc slavas, alkas neveselīgas pēc slavas arī ir uzmanības trūkums bērnībā. Nu, to jūs visu jau zināt paši. Ko es jums vēl varu ieteikt, ja jūs uztraucaties, ka neesat slaveni, lieciet savus gara darbus internetā vai piedāvājiet kādam savus pakalpojumus, ja jūs gribat būt slavens, vai vienkārši uzrakstiet uz mājas sienas, es esmu te bijis, jo citi tā raksta. Vaņa, Igors, es esmu te bijis. Arī uz skolas soliem mēs kādreiz rakstījām, es nerakstīju. Rakstīja citi, ka viņš te ir bijis.
vēl kas grib būt slaveni, kāds, ko viņi dara, viņi piesārņo apkārtni. Ja viņš nevar neko izdarīt citu, viņš paņems, nometīs kaut vai saldējuma papīru vai cigaretes benčiku un pudeli izmetīs, lai zina, ka viņš te bijis, jo viņš lieto atkarīgās vielas vai vēl kaut ko citu, un nekādīgi savādāk viņš nevar par sevi apliecināt, kā izmest atkritumus. Un tāpēc ir tāds teiciens sens latviešiem, kur tur zobens paliek. Tas arī ir attiecināms uz cilvēkiem, kuri nespēja savu identitāti atrast. Jebkādu identitāti. Par identitātēm ir atkal cits jautājums. Tā kā esiet mierīgi, es jūs visus pazīstu. Cilvēku var nolasīt ļoti ātri, viņa raksturu, viņa īpašības, viņa manieres, viņa nepiepildītos sapņus. It sevišķi jūsu bērni jūs ļoti labi nolasa. Nu ko, esam slaveni vai neesam, bet mēs vienalga esam. Lai jums veicas izprast sevi.